3 stundas strādājām atkal ar Deividu Kuklu, tad vācu arhitektu pie mūzikas vidusskolas ar konceptuālas funkcijas tehniskā projekta risinājumiem jau tādā ļoti detalizētā līmenī. Projektēšanas darbi iet uz beigām. Mums patīk, kā strādā projektētāji, ļoti, ļoti detalizēti, ļoti tā pārdomāti un milzīgu vērību veltī kvalitātei. Šodien mēs vienojāmies, ka, protams, tehniskais projekts tiek izstrādāts pilnā apmērā, bet mēs nākošā saruna mums būs tāda, ka kas šai projektē jāatstāj ir obligāti, tā kā tas tagad risināts. Nākošais, kas no tā varētu tikt atstāts, būtu ļoti vēlams, un tad, ja ir nauda, tad mēs to darām. Ja naudas pietrūks, tad mēs to nedarām. Vecākot iet runa par to, kā optimizēt gala rezultātā projektu, lai iekļautos iespējamos izmaksu ciparos, bet ar noteikumu, ka netiek zaudēta kvalitāte. Mēs šim darbam veltījām ļoti lielu uzmanību, tāpēc, ka domāšanas periods ir salīdzinoši lēts. Ja muļķības uztaisīs, tad pēc tam tā ir dārgi. Tā kā tagad Nacionālajai bibliotekai, milzu nauda jātērē kopšanai jumta, bet tas bija izrēķināms un nosakāms jau pirms tam. Un tad, kad lēmumu pieņēma, tad tam visam vajadzēja būt jau zināmam un attiecīgi paredzētam valsts budžetā, un tur nevarēja būt nekāda problēma. Mēs šādas kļūdas nedrīkstam atļaut, jo mēs to nevaram atļauties. Tad svētdien 12. mēs Žārsciemā, Virves ielā, tad atklājam bērnu un jauniešu, es teikšu, rotaļu un atpūtas pilsētiņu. Mums pilsētā ir, kā zināt, 2 bērnu pilsētiņas lielās un 30 bērnu rotaļu kompleksie laukumi. Šis atšķirties no citiem, ka tur būs arī basketbols klāt, tur būs arī pieaugušajiem trenažieri un vēl virkni tādas aktivitātes. Un vienlaicīgi tas būs parks, jo šai pilsētas rajonā nav parka, mums arī vispār pašiem pašvaldībai nebija neviena zemes pleķis. Mēs nopirkām šo zemi, lai varētu iedīkot šādu te aktivitāšu vietu. Atgādināšu, ka mums projekta stadijā, ideju stadijā bija žārstiemnieku aptauja. Viņi izteica veselu virkni priekšlikumu, ko viņi gribētu. Vairums no tiem tika ņemts vērā, ja tas bija iekļāvās saprātīgi izmaksu robežās. Tagad mēs varam nodot bērniem un jauniešiem vērtējumam. Man liekas, ka produkts ir izdevies. Izskanēja atsevišķas balsis, ka viņš ir pietiekami dārgs, bet jāsaka, ka tur tas darbs ir izdarīts ļoti kvalitīvs. Un es gribu pateikt, ka tie, kas runā, ka var vienu bērnu rotaļu iekārtu nopirkt par dažiem tūkstošiem, tās ir muļķības. Es pats pirku saviem mazbērniem, viena salīdzinoši elementāra iekārta. Bez 10 000 jūs neko nevarat nopirkt. Nerunājot par tādām, kādas tur ir. Pavisam vienkārši. Jo tur ir pielietoti kvalitīvi materiāli, kvalitīvi tehniskie risinājumi. Viņi ļoti izturīgi. Un manējiem jau tūlīt būs 10 gadi, tur nekas nav mainījies vispār. Vakar Lielo pilsētu asociācijas pārstāvi tikās ar vides reģionālās attīstības ministru Gerharda kungu un varam ierēģiem un ar finansu ministrijas vadību, kā atbildīgo iestādi par Eiropas struktūru fondu apgūšanu. Jāsaka, ka, ja runa par pilsētu vidi, nauda, kas ir paredzēta pilsētu attīstībai, kopā tas ir 230 miljoni, bet tie nosacījumi, kādiem mērķiem var tērēt un kādi sasniedzami rādītāji jāiegūst,
un kā tā nauda visa sašķelta ir novedis pie tā, ka šobrīd situācija tāda, ja Latvija raksta tādus ministra kabineta noteikumus, kādi ir vajadzīgi pilsētu attīstībai un kuri atbilst pilsētu attīstības stratēģijai, tad šādus te ministru kabineta noteikumus Eiropas komisija neatbalstīs. Un ja Latvija tā tērēs naudu, tad tās būs neattiecināmas izmaksas, un Latvijai vajadzēs atdot atpakaļ Eiropai. Savukārt, ja ministru kabinets veselu virkni kabineta noteikumus stiprina tādus, kā prasa Eiropas komisija, tad atkal no pilsētu attīstības stratēģijām neatbilst šādi tēriņa virzieni. Saprotat, ja? Tā kā pilsētām vajag, to saka komisija nē. Tā kā komisijai vajag, mums tā nevajag. Ot tādā situācijā mēs šobrīd esam. Tas ir tā pati tēmas turpinājums, par kuru mēs jau runājām Ventspilī pirms nedēļas ar premjeru Straujumu. Un šo te apburto loku var pāraut tikai ar aktīvu politisku rīcību no premjeras puses Eiropas komisijā. Ņemot vērā tās pozīcijas, kādas arī starp ministrijām. Vides attīstības, reāla attīstības ministrija uzskata, ka vajag rakstīt noteikumus tādus, kāds vajag pilsētām attīstībai. Savukārt finanses ministrija saka, ka viņi tos sūtīs uz Eiropas komisiju, Eiropas komisija to neatbalstīs, un līdz ar to tāds nevarēs pieņemt. Divām ministrijām atšķirīgas pozīcijas. Vieni saka, ka jāskatās mutē komisijai, otri saka, vajag tā kā rīkoties pašiem ar savu galvu. Es atbalstu, protams, vides un reģionālās attīstības ministra Gerharda kunga pozīciju, kas ir nacionāli pareizi. Un es uzskatu vispār vairāk nekā piedauzīga lieta, ka Eiropas komisijas viena ierēdne, kura vada viena ģenerāla direktorāta, viņi tur ir kaut kādi 25 vai 30 tādi ģenerāli, vienu nodaļu, ka tā diktē Latvijai, kā būs viņai tērēt naudu. It kā mēs vispār nebūtu suverēna valsts un pilntiesīgs Eiropas Savienības locekļi. Jo mums jau jāuzraksta Latvijai jāpieņem tie naudas tēriņa tie noteikumi atbilstoši līgumam. Mums ir partnerības līgums ar Eiropas komisiju. Tur tie formulējumi tādi, ka Latvija, tā teikt, iekļaujas. Savukārt, tie tur komisijas ierēņi kaut kādi, galīgi kaut kādi mušas, zina. Viņi saka, bet tas jāsaprot tā, un tā kā viņi pēc tam tā kā atšifrē, ja? Ir direktīva, mēs varam iekļauties direktīvi. Bet pēc tam, ko tie ierēģi saka, ka tas nozīmē to tur, tad tas mums nedara. Saprot? Tāda. Pilsētu attīstības stratēģijai jābūt ir, teiksim, sakārtot degradētu teritoriju. Ko, labi. Ventspils koka tur tā skaidri izgāstuvi. Kam viņa traucē? Labi, mēs viņu rekultivēsim. Tālāk iztērēsim tur milzīgu naudu. Ko tas dos pilsētas attīstībā? Kas tur izskaidrot man to? Neko. Mums ir citas teritorijas, kurā nav nekas jādara, kurās var attīstīt uzņēmēju darbību. Vai dzīvojamo celtniecību, vai vienalga kultūras namu būvēt, vai bibliotēku. Mums nav vajadzīgs tādas lietas. Mums ir svarīgākas šodien lietas nekā rekultivēt. Kas mēs kartupeļus pēc tam stādīsim tajā teritorijā? Tā. Var sakot tā situācija, un tā viņa tur arī faktiski šobrīd gaisā karājas. Šo sestdienu Olimpiskā centra stadionā 11. sākas olimpiskā čempiona Daina Gulas kauss. Mēs finansiāli atbalstam šo te un finansējam šo pasākumu, bet mēs pārunājam šos jautājumus, ka vajadzētu tomēr nav prātīgi, ka ir Ventspils kausi un tad ir Ventspils šķēpi un tad vēl Daina Gulas kauss, ka faktiski jātaisa būtu vienas sacensības.
tās būtu Daņieka Olas kauss, jo mums ir viens olimpiskais čempions, jākoncentrē finansu resursi, un tad, lai tām sacensībām ir tāds svars, kā tās bija kādreiz, ja, kad brauca vadošie Eiropas un pasaules čempionēji. Tāds mums tā doma ir, viņu vajag noformulēt un pieņemt, ka stiprinās budžetu uz jau nākošo gadu. Tāda, vismaz mana pozīcija tāda ir. Trūcīgie un maznodrošinātie un citas iedzīvotāju grupas, kam ir tiesības uz pašvaldības pabalstiem un pakalpojumiem, pilnīgi vai daļēji finansētiem vai lielākiem vai mazākiem pabalstiem, kopā šo iespēju šī gada 7 mēnešos ir izmantojuši par 92%. Tātad, citiem vārdiem, kontingents turpina samazināties, ja, kas var pretendēt uz atbalstu. Bet tas ir vidējais, protams, ir kur vairāk arī.